Ko mēs darīsim ar bitēm tagad? Tagad skatīsimies. Arnolds ir biškopis. Kādreiz strādājis lauksaimniecības mācību un pētījumu saimniecībā Platonē, bet tagad biškopība ir viņa vaļasprieks. Arnoldam ir 3 bišu saimes. Viņa zem kakla lien vairāk. Jā, skaidrs. Un ja iekož, tad kliegt un beigt projām? Nu, vajag kādus tabletes suprastīni iedzert, jā. Jā. Atē, lai nepamst. Arnolds noceļ stropu vāku un esmu pārsteigts. Zem tā ir nevis kāris ar medu un bites, bet spilvens un vecas avīzes. Avīze jau. Tas viss ir siltumizolācija, jā? Šita izolācija, jā. Ziemā laikā, jā, papirs ļoti labi. Viņš vienalga kāda salne vai kā. Pirms katašana vajag drušķin seja, nu, šita skrēja, jā, ieput. Un ko tad tas dod? Šita nozīmē, ka bites viņa domā ugunsgrēks. Viņa viņa ņem nektars līdzi, Jā. un lai viņa, nu, aizmukt ar nektaru. Redzat, vot ir svaiga medus, jā? Vot šitas ir svaigs, ienas, jā? Priekš. A vot šita ir bišu maize. Nu, te, principi, oliņas ir, jā, vot šita. Ja tādi ir balti maziņi, jā? Šita oliņas, jā. No oliņiem pēc 3 dienām būs cirmiņi. Jūs rokās turat šīs kāris, viņas nekož jums? Priekš kā, viņam nav laika tagad, viņi, nu, strādā. Bites, kā strādā, viņi nekad neiztek, jā. Viņi domā par darbu, par ienosam. Ko viņas dara tad, kad nav darba vairs? Nu, kad viss ir izdarīts, medus savākts. Bitam nekad nav, nu, izdarīts, viņam vienmēr darba. Kā sliks laiks, viņi velk šunas, nu, gatava. Priekš medu, kā iet nektars, liepas ziet vai kā, viņi atnes uzreiz pa dienu 5-6 kilogramā. Otra Arnolda aizraušanās ir augļu koku potēšana. Viņa dārzā aug pat aprikozes un persiki. Vot šita jau auga, nu, uz pilāģiem uzpotētie bumberi, jā? Kas rezultātā sanāks mazi bumberi vai lieli pilāģi? Nē, tāda kāda šķirna ir, tāda ne, pilāģi neiznek, jā? Kad iznāk kādu šķirnu uzpoti, tāda iznāks, jā. Tad sanāks beigās bumberi. Sanāk bumberi. Bet kāpēc uz pilāģa jāpotē? Uz pilāģa? Nu, pats nezinu, pārlasē grāmatā, ka viņi, nu, izturīgi. Tāda ziņa. Nu, tie salnas, nu, augsta zema arī ir, kā vot šogad, jā. Viņi izturīgi, līdz 40 grādi pilāģa iztur, jā. Aiziesim, es jums iedošu datoru. Apmaiņā pret šo brīnišķīgo prasmi, un tad es arī parādīšu kaut kādas sākuma lietas, ko ar to datoru var darīt. Arnolds agrāk nav strādājis ar datoru, tādēļ jāsāk ar pašām vienkāršākajām lietām. Viņam noteikti noderēs pieslēdzies Latvijai mājaslapā izveidotā pašmācības datorskola Mācies pats. Iesācējiem grūtākais varētu būt atrast mājaslapu internetā, taču ceru, ka Arnolda meita Jāna, kas uzrakstīja par savu tēta stāstu, palīdzēs viņam pārvarēt šo barjeru. Galvenais atcerēties, kur jāieraksta adrese – pieslēdzies latvija.lv. Tālākais jau ir pavisam vienkārši. Izvēlies, ko gribi apgūt, un seko instrukcijām. Datorskolā Mācies pats patstāvīgi apgūsi datora lietošanas pamatiemaņas. Tu uzzināsi, kas ir dators, kā tas strādā, kā rakstīt tekstu, skatīties bildes, lietot internetu un Latelekom televīziju. Parādu Arnoldam, kā raksta tekstu. Izveidojam arī elektronisko pastkastīti un uzrakstām pirmo vēstuli. Tā ir adresēta man. Vairāk iemācoties strādāt gan ar e-pastu, gan ar blogiem, gan ar RSS-iem. Visticamākais, ka jūs vairāk arī kontaktēsieties ar saviem domu biedriem, iegūsiet arī no viņiem informāciju un padalīsieties, protams, ar savām prasmēm. Lai jums veicas mācībās, man jūsu e-pasts tagad ir, mēs varēsim sarakstīties, ja kaut kas nebūs skaidrs, droši varēsiet man rakstīt. Jā, lai jums veicas!